Radio Skonto atkal piedāvā radiospēli Nepūt pīlītes. Šonedēļ sadarbībā ar tulkojumu biroju iTulks. Redz, tātad par 2 pareizām atbildēm 20 latu vērts pakalpojumi no biroja iTulks. Par 3 pareizām atbildēm varēs tulkot vesels par 50 latiem. 6722 88 55 tāluņu mūsu studijā. Jā, lūdzu. Labdien. Labdien, kā tev sauc? Aivar. Aivar, ko tad tu tulkosi? Vajag vēl vidinēt, pēc tam domāt par tulkošanu. Ļoti prātīgi atbild, Aivar, lai tev izdodas. Nu tad pirmais apgalvojums. iTulks tulko arī sapņus un vīzijas. Jā, varbūt. Zini kā, tā ir pīlīte. iTulks ir profesionāla tulkotāja komanda, kas piedāvā tekstu un runas tulkošanas pakalpojumus. Aivars baigais optimists ir, ne. Nav, to sapņus par 50 latiem mēs nevaram tev piedāvāt iztulkot. Jā, lūdzu. Jā, sveiki. Sveiki, kā tev sauc? Mairis. Nu, Mairi, viens apgalvojums arī tev. Vidēji dienas laikā biroja iTulks tulkotājs var iztulkot 6 līdz 9 teksta lapas. Taisnība. Taisnība, jā, šo rādītāju var ietekmēt valodu kombināciju, teksta sarežģītību, dokumentu formāts, bet vidēji tās ir tiešām 6 līdz 9 teksta lapas. Labi, nākamais jautājums ar cerību tikt jau pie 20 latu vērts pakalpojumā. Analfabēts ir alfabēts, kurā kādas valodas burtu kopa tiek uzrādīta apgrieztā secībā, sākot no beidzamā burta. Nu, latviešu valodā tas būtu Ž, Z, V, U, U, T. Tātad tas ir analfabēts. Nepūt pīlīte. Jā, par analfabētiem parasti sauc rakstīt un lasīt nepratēs. Nu, un trešais apgalvojums. Ei, tev ir iespēja tikt pie 50 latu vērta pakalpojuma. Sofijas Kopolas filma Pazudis tulkojumā ir godalgota ar Amerikas Kinoakadēmijas balvu Oskars. Taisnība. Taisnība, jā, Wow! tiešām Kopolas filma Pazudis tulkojumā ar Skarletu Johansonu galvenajā lomā. Oskars statuetu par labāko oriģinālu scenāriju saņēma 2004. gadā. Nu, apsveicam! Tu esi nopelnījis, reāli nopelnījis, redz, 50 latu vērtus pakalpojumus no biroja, tulkojuma biroja iTulks. Ko tulkosi? Nu, es jau domāšu. Tagad domā gan. Jā, tu vari ņemt kaut vai ķīniešu tekstu, iztulkot intereses pēc un uzzināt, kas tur rakstīts. Tas jau gan. Vai ne? Paldies. 7,45 minūtes. Starp citu, mājaslapā www.itulks.lv ir tā, kur tu varbūt pasmelties kādas pareizās atbildes uz iespējamiem jautājumiem. Radio Skonto un tulkojumu birojas iTulks piedāvāja spēli Nepūt pīlītes. iTulks, modernākais tulkojuma birojs Latvijā. iTulks apvieno Latvijas tulkošanas ekspertu eliti. Uzņēmums, pie kura vērsties, ja nepieciešams augstas kvalitātes tulkojums.